Labdien, mani sauc Jānis Šlēziņš, esmu ārsts neiroķirurgs un es gribu parunāt par diviem mītiem. Bieži vien pie manis atnāk pacienti un saka, doktor, es dzirdēju, ka ja izdarīs operāciju, tad es obligāti nokļūšu ratiņkrēslā. Un otrs mīts ir, doktor, ja man tūlīt neizdarīs operāciju, es noteikti nokļūšu ratiņkrēslā. Sanāk, ka abos gadījumos cilvēks vai dara vai nedara operāciju, nokļūs ratiņkrēslā. Es gribētu pateikt, ka tas ir lielā mērā mīts. Izņemot situācijas, kas skar mugurkaulu onkoloģiskās slimības, tātad audzējas, kas var skart krūšu vai kakla daļu, vai arī traumas rezultātā. Tā patiešām var būt, ka ir nospiestas muguras smadzenes un cilvēks var nonākt ratiņkrēslā slimības rezultātā. Taču lielākā daļa mugurkaula problēma ir tā saucamās deģeneratīvās un viņas tiek operētas jostas daļā, kur muguras smadzenes vairs nav. Un šāds te katastrofāls muguras smadzeņu bojājums praktiski nav iespējams šī vienkārša apsvēruma dēļ, ka muguras smadzeņu šeit vairs nav.